Vāne ir ciems Tukuma novadā. Tas atrodas 107 km attālumā no Rīgas, tieši pa vidu starp Kuldīgu un Tukumu. 24. gadā šeit dzīvoja tikai 217 cilvēki. Vāne atrodas Sārcenes upes krastos, ciemā ir vesels liels Dzirnavu ezers no Muižas Dzirnavu laikiem. Tajā atrodas pagasta pārvalde, pamatskola, kultūras nams, bibliotēka, pasts, vairāki veikali. Veikals Vitoli. Kadreiz tā bija Hānu dzimtai piemērojoša Vānes muiža, vāciski Vānen. Ap 1554. gadu par uzticamo kalpošanu Kurzemes hercogistas mestars Gotthards Ketlers piešķīra Vānes muižu savam sekretāram un palīgam Zalamonam Heningam. Viņš dzīvoja un nomira Vānē un tika abedīts paša dibinātāja Vānes baznīcā. Heningu turīgā dzimte izmira 18. gadsimta beigās, un 1821. gadā Vānes muiža kļuva par baronu von Hānu īpašumu. 1870. gadā neogotikas stilā tika celta pils un tika nodedzināta 1905. gada revolūcijas laikā. Ēka atjaunota tikai 1940. gadā, un tajā ierīkota Vānes pamatskola. Būvdarbi izmaksāja ap 25 000 latu. Otrajā pasaules kara laikā skolā atradas vācu hospitālis. 44. gadā daļa ēkas nodega, vācieši telpas neatjaunoja. Jumts tika uzlikts uz drupām, kādēļ viens skolas gals atradās zemāk par otru. No mūra luterāņu baznīcu uzbūvēja no 1654. līdz 1663. gadam. Zalamona dēls Gotthards Henings. Tālāk pa ceļu no baznīcas atrodas arī bijusi mācītāja muiža. Tagad tā ir dzīvojamā māja. Uz baznīcas torņa gaļa vēl joprojām redzams gadskaitlis.